Vakara pasaciņa. Kādās mājās reiz bērniņi, brālītis un māsiņa, kopā ar savu tēti sarunājās. Viņi domāja domas, lielas un maziņas, par dzimšanas dienu un par dāvanām. Un tā nu viņi runādami runāja, ko nu katrs gribētu saņemt. Un kad sarunas aizritēja līdz bērniņiem, tad bērniņi sacīja, ka viņi vēlētos kaut ko īpašu. Brālītis teica, ka viņš gribētu kaķīti, un vēl viņš teica, ka gribētu zaķīti, un viņam bija vēl un vēl ko sacīt. Taču pēc tam ierunājās arī māsiņa, tā kā bija atnākusi viņas dzimšanas diena, un viņa jau domāja par nākamo dāvanu. Viņa sacīja, ka nākamajā dzimšanas dienā viņa gribētu cālīti. Cālīti, jautāja tētis. Jā, atceries, kā tu mums stāstīji, tēti, to stāstu par putniņu, kad toreiz bija mazs puika, un tu biji noķēris putniņu un turēji to savās rokās. Es arī tā gribētu, ka varētu par putniņu rūpēties. Tad tētis atgādināja šo stāstu bērniem, un šajā vakara stāstā šis stāsts tiks izstāstīts arī tev, mazo klausītāju. Un tētis sacīja saviem bērniem. Tajā reizē, kad putniņš bija ielidojis manā mājā, es biju kopā ar savu vecmāmiņu. Es biju maziņš, man bija tolaik apmēram 8 vai 9 gadi, un es redzēju, kā tas putniņš lidinājās tajā telpā, kur mēs atradāmies. Es centos viņu noķert, un tad, kad man tas izdevās, es drīz vien pēc tam ieguvu kādu mācību. Tā, it kā iepriekš jau man būtu kāds to pasacījis. Es sajūtu, ka man putniņam ir jādod brīvību. Ko tu sajūti, jautāja bērniņi. Pastāsti, tēti, kas tad bija? Un tētis sacēja. Es sajūtu, ka putniņš ir uztraucies. Es sajūtu viņa ļoti smalkos sirdspunkstus. Un tad, it kā kāds manā sirdsapziņā teiktu, dod viņam brīvību, ļauj viņam lidot. Un es to arī darīju. Es devu viņam brīvību. Bet tēti, jautāja meitiņa, vai tu ar to gribi pateikt, ka dzīvniekiem vislabāk ir būt pašiem brīvā pasaulē? Redz, meitiņa, ir tā, ka dzīvnieki arī mēdz pierast pie cilvēkiem, bet vislabāk ir tā, kā Dievs to iekārtojas. Ka dzīvnieku pasaule vislabāk jūtas dabas mājās, tās ir viņu mājas, un ja kāds tētis vai mamma izvēlās sev un saviem bērniem, ka kāds no dzīvnieciņiem dzīvos arī viņu mājās, tad ir jāsaprot, vēlreiz un vēlreiz jāatcerās, ka tās būs ļoti lielas rūpes. Un tad ir jautājums, vai tu arī pēc tam, kad būsi dāvanā saņēmis dzīvo radībiņu, rūpēsies par viņu arī dienām, nedēļām un gadiem paejot. Bet es rūpēšos, sacīja meitiņa. Un arī dēliņš teica, arī es rūpēšos. Labi, mēs noteikti par šo gada laikā atkal un atkal parunāsimies. Un tad, kad nāks jūsu dzimšanas dienas laiks, tad ticiet man, bērniņi, jums radīsies vēl daudz domas, ko jūs gribētu un kad jūs gribētu. Bet vai jūs zināt, mani mīļie bērni, kāda ir dāvana, kuru es vēlos saņemt? Kāda tā būtu? Jautāja Emīlija, skatīdamies uz brālīti Robertu. Tā būtu dāvana vienkārši būt kopā. Un vēl pastāstīšu jums kādu tādu savu domu, kas arī man jau no seniem laikiem manā sirdī mīt. Es gribētu kādreiz savā dzīvē tādu dzimšanas dienu, kurā nevis es saņemu dāvanas, bet kurā dāvanas es dāvinātu citiem. Jums, mani bērni, ikvienam, kas mums mīļš, tūs un dārgs. Kamēr tētis stāstīja savu sakāmu un savas domas, vakara sarunas iejāja bērniņus saldā mīdziņā. Tētis piegāja pie bērniņiem, samīļoja viņus
apsedi sedziņā ciešāk, un bērniņi jau čučēja. Tētis savās domās lūkšanā Dievam sacīja, lai viņa mīlestība sasilda visus mūs. Ar labu nakti jums, mani mīļie bērni, ar labu nakti arī tavās mājās.